Nāk ziema, un līdz ar to aug arī iedzīvotāju satraukums par to, kādi būs rēķini par siltumu, jo padomju laikā celtās mājas prot pārsteigt. Nekad nevar zināt, kura mājas siena apsarmos, kurā vietā logu rāmim parādīsies jauna šķirba, un vai tas ziemā nemainīs savu formu. Tie iedzīvotāji, kas jau ir parūpējušies par savas mājas renovāciju, katru ziemu sagaida bez pārsteigumiem, jo rēķini par siltumu ir vairāk kā pārsteidzoši zemi. Kā vieni no pirmajiem, kas uzsāka siltināšanas procesus, kad vēl nebija valsts programmas, bija Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Viņi paši atrada sadarbības partnerus Vācijā, organizāciju Austrumeiropas mājokļu iniciatīva jeb IVO, un rezultātā tika realizēts veiksmīgs projekts – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jelgavā Helmaņa ielā 3. Pirms 2 gadiem tika izsludināts konkurss Energoefektīvākā ēka Latvijā 2010, un nominācijā Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2010 sīvā konkurencē šī ēka ieguva 1. vietu. Helmaņa ielas ēkas siltuma ekonomija ir 70%. Iegūtā pieredze Helmaņa ielā 3 un 4. līnijā renovētajā mājā kopā ar vāciešu padomiem un atbalstu ļoti noderēja jau valsts atbalstītās programmas ietvaros. Pagājušajā gadā tika jau nodota pirmā ēka Raiņa ielā 3. Šīs mājas ļāva dzīvokļu īpašniekiem redzēt, ka šī programma nav tikai uz papīra, ja, ka tas nav tikai vienkārši tukši vārdi. Tā ir tik tiešām programma, kurā var ietaupīt un maksāt mazākus rēķinus par apkuri. 9. novembrī Krišjāna Barona ielā 19 norisinājās to 3 daudzdzīvokļu māju prezentācija, kam renovācija pabeigta šajā sezonā. Pirms valsts svētkiem sev lielisku dāvanu sagādājuši Raiņa ielas 10, Krišjāna Barona ielas 19 un Lāčplēša ielas 19. namu iedzīvotāji. Drīzumā renovācija pabeigs arī Brīvības bulvārī 28. Lielāko dāvanu katrs ir uzdāvinājis pats sev šīs mājas iemītnieks, jo tā ir pavisam citas izmaksas, tā ir pavisam cita dzīves kvalitāte, tas ir pavisam citas komforta attiecības un tā ir pavisam cita jau šī īpašuma cena. Uz māju prezentācijas pasākumu bija ieradušies vairāki viesi, tā skaitā no ekonomikas ministrijas. Jelgavā kopumā mājas tiek siltinātas un tiek darīts diezgan aktīvs šis darbs, bet, protams, arī jāsaprot, ka Jelgava ir īpaši izaicinājumi šajā jautājumā, jo Jelgavā salīdzinājumā ar citām Latvijas lielajām pilsētām ir relatīvi lielāks īpatsvars tieši padomju laikā celto daudzdzīvokļu māju, zināmu vēsturiski iemeslu dēļ. Un šī iemesla dēļ ir īpaši svarīgi, lai šādi objekti, pie kura mēs tam stāvam, ka tie rādītu to pozitīvo piemēru arī citām mājām. Nedrīkst aizmirst, ka pirms 2 gadiem Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ļoti aktīvi stāstīja par Helmaņa ielas 3 labajiem rādītājiem semināros visā Latvijā, kā arī rīkoja atvērto durvju dienas. Tādējādi var teikt, ka jelgavnieki ir šīs vēsts un arī jaunās domāšanas nesēji valsts mērogā. Šī aģitēšana par siltumu efektīvu dzīvi notiek arī tagad. Kopā ar kampaņu Dzīvo siltāk mēs esam apceļojuši pusi Latviju, kur mēs braucam un stāstam savu renovācijas pieredzi. Un šajās pilsētās mēs arī jūtam to atbalstu un to nepieciešamību, kuru ir jāzina dzīvokļu īpašniekiem, lai viņi piedalītos tādā programmā. Un šādā veidā mēs esam viņus mācījuši jau un stāstījuši, kā tas viss ir jāveic, lai gūtu šādus efektus, kā ir pie mums Jelgavā. Apsaimniekotājs īstenībā man šķiet, ka savu resursu robežās dara vairāk nekā varbūt viņam būtu jādara. Tas darbs, tā stāstīšana, aicināšana, man šķiet, ka tas ir ļoti liels. Paldies ir apsaimniekotājiem, jo mums bankas kreditu neņēma. Mums nāca pretī NIBS, un viņi par saviem līdzekļiem, bez kādiem procentiem, un mēs tagad 5 gadu laikā atmaksājam, ko viņu ieguldīja. Ļoti grūts darbs bija arī pašiem māju vecākiem, jo, lai pārliecinātu katra dzīvokļa īpašnieku, vajadzīgs liels gribespēks un pacietība, jo zināms, ka ir cilvēki, kuriem nekad neko nevajag vai vienkārši nekad nekas nav labi. Kaut arī iegūms ir acīm redzams. Plusi tādi ir, kad būs ekonomiskais efekts uz apkuri, vizuālais tēls, ja? Un nomainītas dažas konstrukcijas ir, ja? Kas tiešām neefektīgas bija un mūsu laikos viņas neatbilst. Es personīgi domāju, ka mēs ļoti daudz ieguvām. Mums tagad
būs sakopta māja, ka varēs vēl kādus 50 gadus neremontēt nemaz. Jo mums tā renovācija bija ļoti tāda nopietna. Visi, kuri iet tur no tās puses, saka, ka nebiju iedomājies, ka mūsu māja ir tik gara un tik skaista. Es uzteikšu šos dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas, kas ir pirmie, kas saprot, ka ir jāpiedalās un jātaupa šis siltums. Un tie ir tie mūsu lielie palīgi, bez kuriem mēs nekad nevarētu realizēt šos te plānus. Tāpēc viņiem ir liels paldies, un dzīvokļu īpašniekiem arī ir jānovērtē viņu ieguldījumus. Visus šos labos rezultātus var sasniegt jebkuras ēkas dzīvokļu īpašnieki sadarbībā ar zinošu pārvaldnieku. Mēs esam iekāpuši šajā vilcienā, tad viņš neapstājās. Ja? Tad nākošgad mums ir paredzētas vismaz 12 dzīvojumu māju renovācijas. Mēs esam sagatavojuši vēl projektus. Un pats galvenais, dzīvokļu īpašnieki tagad izsaka vēlmi piedalīties. Un tas visvairāk priecē. Jau zināms, ka nākamgad Jelgavā turpināsies daudz dzīvokļu māju siltināšana. Savu rindas kārtību sagaidījušas mājas Dobeles ielā 8, 10, 12, 14, Katoļu ielā 17, Kalnciema ceļā 99 un 101, Miezītes ceļā 38, bet šīm mājām sekos vēl daudzas citas. Renovācija jau nedod tikai siltumu ietaupījumu. Renovācija pagarina šīs būves, jeb mājas mūžu. Tātad mēs varēsim dzīvot ilgāk šajās mājās. Un ekonomiskajos aprēķinos ir jāievēro arī šis faktors. Šis dzīvokļi mājā paliek vērtīgāki, un māja paliek pati vērtīgāka.